Mani sauc Kristaps Petersons, esmu komponists un kontrabasists, un esmu arī Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas absolvents. Vispilgtākā atmiņa būtu no paša sākuma, restīvi, ka tikko iestājos pirmais mēnesis mācoties. Tā liela atšķirība, ka nākot no pamatskolas, kur bērniem jau tomēr ļoti dažādas tās intereses dzīvē, un līdz ar to pagrūti tā bija rast kontaktu un saprasties ar viņiem, jo man visvairāk muzika interesē. Un tad nokļūstot Cēsīs vidē, kur visi ir muziķi. Tā uzreiz tāda sajūta bija, kad es nokļūstu īstā vietā. Ka tās tagad tiešām sajūta, jā, kā mājās nonākot. Vissvarīgākais skolotājs man bija mans specialitātes pedagogs, pie kā es sāku mācīties, pie Igora Grapa. Viņš man ielika kontrabasu spēles pamatus. Pateicoties viņam, es vispār varēju iestāties. Tā bija, es domāju, liela viņa iniciatīva un arī pārliecināšanas spēja. Mēs šeit bijām pirmais kurs, kuram bija jāiet vakarskolā, restīvi tie vispār izglītojušie priekšmeti. Bet tas nebija nekas tik ļoti pārmērīgs. Man mācīšanās Cēsīs, tas laiks galvenokārt asociējas ar muziku. Vai nu šī muzika saistīta ar mācību procesu, vai varbūt ar bohēmu, bet muzika gāja tam visam cauri, vijās cauri, tas bija svarīgākais. Nebija nekāda tāda ierobežojuma. Vienīgais, kas ar gariem zobiem, jau tā vakarskola. Pārāk ilgi tur nebija jāsēž. Tā tieši sadarboties varbūt nav sanācis, bet, protams, ka mēs satiekamies. Piemēram, Valdis Tomsons dzied un arī Inga Lisovska dzied Valsts akadēmiskajā korī Latvija. Un tad no nacionālajiem orķestriem, kur es strādāju, tā ir diezgan daudz sadarbības projektu kopā. Milzīgs prieks par Lienu Kinču, kā viņa ir, moderni teikt, karjera attīstījusies, bet viņa ir lieliski māksliniece, ārkārtīgi spilgta solista. Un klausīties viņu tiešām ir prieks. Var sakot, katrs ir atradis savu vietu dzīvē, šķiet tā varētu teikt. Un tā izskatās, ka iet labi.